Labdien, cienījamie kolēģi! Tiešām patiesi prieks dzirdēt visu iepriekšējo kolēģu prezentācijas, kur katrs pieskārās manai specializācijas tēmai, kas saistās ar pārtiks produktu ražošanu. Un tomēr es gribu pateikt un sākt varbūt savu prezentāciju no otras puses, jo katras valsts pamatvērtība tas ir iedzīvotājs, un katrs valsts vadītājs grib, lai viņš iedzīvotājs būtu vesels, spējīgs strādāt, spējīgs radīt šo uzņēmēju darbības vidi, kas veido mums nodokļus, kas nāk mums atpakaļ ar to, lai mēs ikdienas labāk un labāk dzīvot. Bet ja mēs paskatāmies šo pirmo pētījumu, tad rezultāts nav iepriecinošs. Un visas šīs minētās slimības ir saistītas ar uzturu. Bet kas uzturu veido? Tie ir pārtikas produkti, par kura ražošanu ir atbildīgi lielā mērā visi tie, kas ir iesaistīti lauksaimniecības produktu ražošanas ķēdē. Ja mēs skatāmies, mēs tā vispārīgi runājam pārtikas produktu ražošanu, bet faktiski pārtikas produktu ražošana ir ļoti daudzveidīga. Un katrai nozarei ir savas specifiskās problēmas, kas būtu jārisina attiecīgi zinātniekiem. Un, ja jūs tā uzmanīgi pavērojat, tad tomēr mūsu valstī dominē dzīvnieku valsts pārstrādes produkti, kas sastāda faktiski arī daļu un lielāko daļu no eksporta produkcijas. Ja mēs runājam par pasauli, tad šī gadījumā pasaulē te jau minēja pieaugs iedzīvotāju skaits, un viņi visi gribēs paēst, viņi visi gribēs dzīvot. Tāpēc arī šīs preces mums vajadzēs ražot vairāk un varbūt domāt arī vairāk par tādiem produktiem, kurus mēs varētu eksportēt uz tām valstīm, kurās ir tiešām potenciāls šis iedzīvotāju pieaugums. To mums jāskatās tātad uz Āziju, mums jāskatās droši vien arī uz Āfriku. Ja mēs runājam par lielākām kompānijām pasaulē, kas ir 100 lielākās kompānijas, tad es domāju, ka jums ir ļoti daudz arī pazīstams. Un redzat, kad Coca-Cola ir viena no lielākām, Pepsi-Cola, tātad dzērienu ražošana ir ļoti attīstīta pasaulē, Nestle saldumu rūpnīca un Kellogg's graudaugu pārstrāde. Ja mēs runājam par pārstrādes runājumiem Latvijā, tad šeit, lai cik arī tas nebūtu varbūt skumji, Latvijas balzāms ieņem pirmo vietu. Tātad runa ir par dzērieniem, ko mēs varam arī daļēji eksportēt un kurus mēs, protams, arī realizējam ārvalstīs. Protams, ir arī graudu pārstrāde un atkal seko divi lielie mūsu dzērienu ražotāji, Cēsu alus un Alderis. Ja mēs runājam par pārtiks ražošanu, tad viennozīmīgi tā nav tikai viena atsevišķa zinātņu nozara, bet tā ir vesela zinātņu kombinācija, kas sākās tātad ar izēvielas pētīšanu, tātad tā ir lauksaimniecība. Pārtiks izēviela parasti ir bioloģisks objekts, un tātad ir jābūt zināšanas par šo te bioloģisko objektu, kā mēs viņu varam pārstrādāt. Bet visas pārstrādāšanas tehnoloģijas ir saistītas vairāk vai mazāk ar fizikāliem, ķīmiskām metodēm, arī tur zināšanas mums ir vajadzīgas. Un visbeidzot, pārtiks produktam ir jābūt veselīgam, tātad viņš būtiski vajag apmierināt cilvēku vajadzības pēc šiem uztur līdzekļiem, bet viņš nevar būt kaitīgs. Un visbeidzot, produktam ir jābūt tādam, ar tādu pievienoto vērtību, lai katrs iedzīvotājs varētu viņu noteikt. Arī ekonomika šī ziņā ir ļoti svarīga un būtiska. Tātad šeit ir visa pārtiks produktu ražošanas ķēde, un visā šajā ķēdē praktiski notiek pētījumi visi saistībā, sākot ar šo lauksaimniecības zinātnu un beidzot ar tātad pievienoto vērtību, jeb šo te iepakojumu, lai mēs produktu varētu realizēt patērētājam. Šajā te pārtiks produktu ražošanas ķēdē ir iesaistīts visas galvenās zinātniskās institūcijas, kas ir mūsu valstī, visi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un pārtiks pārstrādi. Es neminēšu vairāk šos te virzienus, bet ko es gribu uzsvērt, kad iepriekšējā valsts pētījuma programma un arī tagadējā valsts pētījuma programma
pozitīvais moments ir tas, ka šeit ir ietverta viss šī ķēde, un faktiski tas gala iznākums ir šis inovatīvais produkts, kad katrs zinātnieks un katra zinātņu nozara ieliek savu attiecīgo, pienesumu, lai beigās būtu produkts veselīgs, lai viņš patērētājiem būtu patīkams un lai viņam būtu pieņemama cena. Te ir mums daži, tātad mums ļoti liela laba sadarbība galvenokārt ar vidējiem un maziem uzņēmumiem. Un mēs esam palīdzējuši maziem un vidējiem uzņēmējiem attīstīt savu biznesu. Un esam radījuši kopā ar viņiem daļu produktu, kas ir jau iekarojuši tātad šo te Latvijas tirgu. Bet te pārējie runātāji iepriekš neuzsvēr uz to. Redziet, mēs jau savas zināšanas un savas idejas arī popularizējam ik gadus šajā lielajā starptautiskā izstādē, kas saistīts ar pārtikas ražošanu. Un es domāju, ka es nesamelošos, ka katru reizi prezentējot savas jaunās izstrādes, ir ļoti daudz ieinteresēto ražotāju, kas ir gatavi tātad piedalīties šādu pārtikas produktu, izstrādē. Tāpat arī ražots Baltijā, regulārs mūsu piedalīšanās. Mēs esam arī prezentējuši savus produktus izstrādātos vairākās tātad starptautiskās izstādēs, gan Īrijā, gan tātad Igaunijā, kur mēs prezentējām šos te rezultātus un parādījām, kad mēs arī varam ar jauniem produktiem iekarot pasaules tirgu. Ja mēs runājam par cilvēku resursiem, šeit ir ļoti grūti mums saskaitīt. Ja mēs gribētu apvienot vienu, tad visā šajā lauksaimniecības produktu pārstrādes ķēdē mums ir ļoti daudz partneru. Bet tomēr es gribu uzsvērt, ka mēs esam atkal sadalījuši arī šīs te pārstrādes nišas vairāk vai mazāk. Bet tomēr galvenie pētījumi tiek veikti tātad Latvijas lauksaimniecības universitātē, kur ir pārtiks produktu tehnoloģijas fakultāte. Pateicoties Eiropas finansējumiem, mēs esam iegādājušies ļoti modernas iekārtas. Gandrīz visas šīs institūcijas, kas ir iesaistītas pārtikas produktu ražošanas kvalitātes vērtēšanā. Un tas ir tāds pozitīvs moments, bet tomēr, neskatoties uz to, ka šie līdzekļi ir tātad piešķirt, tomēr tāds infrastruktūras nodrošinājums, kāds ir tātad ārvalstu partneru institūtos, mums vēl ir tāls ceļš ejams. Ja mēs runājam par līdzinējiem ieguldījumiem, tad mēs esam veikuši ļoti daudz projektus, kas ir saistīti ar pārtikas zinātnes attīstību. Un tātad tās ir gan šīs te valsts pētījuma programmas, gan Latvijas zinātnes padomas atsevišķie granti, gan arī slēdzot darījums ar komersantiem, bieži vien mums arī rezultāts ir ne tikai šis gatavais produkts, bet arī reālas zinātniskās publikācijas. Ir arī starptautiskie projekti, kurus mēs sadarbībā ar partneriem, tūlīt beidzu, realizējam. Tātad es vienu projektu šeit gribētu uztvert, tas ir Zemkopības ministrijas, Latvijas pārtiks nozares konkurētspējas radītāju salīdzinošā analīze, kur parādās, kā faktiski lielāko daļu pārtiks rūpniecības uzņēmumu jaudas nav nodrošināts. Un šeit ļoti rūpīgi strādājot un radot šos inovatīvos produktus, mēs varam radīt šos produktus vairākus, kas būtu viena no eksporta precēm. Ja mēs runājam par speciālistiem, tad, protams, te jau minēja, tātad galvenā speciālistu kaula, kas saistās ar pārtiks produktu ražošanu, ir Latvijas lauksaimniecības universitāte, bet arī citas Latvijas universitātes un citas tātad universitātes strādā šī te jomā. Tātad, ko jau es minēju, pārtikas zinātne prasa ļoti nopietnas infrastruktūras ieguldījums, jo tās ir modernas iekārtas, tie ir chromatogrāfi, tie ir masas spektrometri, tās ir modernas tātad šīs te iekārtas, kas ir vajadzīgas pārtikas drošības nodrošināšanai. Par finansēm jau arī minēju, un es tomēr vēl gribēju pieteikt, ka tas cilvēku resursus tomēr, jo redzēt, tās pārtiks nozars bija daudz, bija zivrūpniecība, gaļas rūpniecība, pienrūpniecība, augļu pārstrāde, ka viņas ir tik plašas, ka tomēr tas cilvēku resursus, lai ļoti efektīvs rezultāts iegūtu, ir par maz. Un mēs ceram, ka piesaistīti Eiropas līdzekļi palīdzēs mums uzcelt jauno fakultāti, kur ir paredzēts šīs te pilotu ražotnes, kurām mēs varēsim jau izmēģināt savos laboratorijas iegūtos datus un tiešā veidā palīdzēt
palīdzēt ražotājiem ar savām idejām un likvidēt it kā šo šauro posmu, kas saistās ar pārtiks produktu ražošanu. Paldies par uzmanību! Paldies Dainai Kārpeņai par prezentāciju un precizitāti.